28. izaicinājuma diena. Ārā stiprs vējš, tāpēc es šodien izdomāju mājās nofilmēt. Pagatavošu kokteili, kuru es noskatījos sociālos tīklos. Ļoti daudz meiteņu šobrīd to gatavo, un es gribu pagaršot. Viena sastāvdaļa, tas ir kefīrs, tad ir ēdam karote medus, un trešā sastāvdaļa pienenes, nomazgājas. Tad ar šito visu es sablenderēšu. Lūk, sablenderēju, smaržo ļoti labi. Krāsa ļoti skaista krāsa, ļoti, man jau patīk. Nu, garšosim. Es pat teiktu, ļoti garšīgi. Medu varēja mazāk. Un tāda rūgtena garša? Nē, nav rūgta. Ļoti garšīgi. Tāds madziņš šodien uztaisīja. Ļoti, ļoti garšīgi. Vēl ko es gribu pateikt. 1. jūnijā projekts ķermeņa restarts var vēl pievienoties. Un projekta pamatā ir zinātnieku un naturopātu kopdarbs. Un pēc šiem te kopdarbiem mēs pielietosim projektā. Protams, iet runa par organismu attīrīšanu. Tā kā, ja tev interesē, kā var attīrīt organismu ar dabas produktiem, bez sintētikas, nav sintētiskā produktu, un vairāk informāciju par organismu attīrīšanu, ielieciet zem mana posta plusiņu, es ar teviem sazināšos un pastāstīšu, kā tas notiek organismu attīrīšanu, un jā, nekautrējies.